Labvakar visiem! Šodien mums ir diezgan plaša programma. Mēs mēģināsim atsvaidzināt atmiņā to, kas ir saistīts ar vielu iedalījumu, gan neorganisko savienojumu, gan organisko vielu klasifikāciju. Faktiski tie ir tie jautājumi, kuri ir minēti normatīvos dokumentos, atbilstoši kuriem sastāda centralizēta eksāmena uzdevumus. Un šie jautājumi ir katra eksāmena. Gan testa daļa, vienmēr, un retāk, bet arī parādās arī otrajā daļā, kur vajadzētu pašiem formulēt atbildes. Tātad, kā iedala vielas? Tagad jums uz ekrāna vajadzētu parādīties schēmai. Es nepajautāju, vai jūs mani redzat un dzirdat. Es ceru, ka Redzam un dzirdam. Jā, labi. Tātad visas vielas, absolūti visas vielas iedala tīrējas vielas un maisījumos. Nu, par maisījumiem, jeb dispersam sistēmām mums būs atsevišķa saruna. Es tikai tagad jums atgādināšu, ka visus maisījumus var sadalīt viendabīgajos un neviendabīgajos, bet par tiem tad vēlāk, ne šodien. Tīras vielas iedala vienkāršais vielas un saliktais vielas. Tātad vienkāršas vielas, kas sastāv no viena ķīmiska elementa, un saliktas vielas, jeb ķīmiskie savienojumi, ir vielas, kuras sastāv no diviem vai vairākiem ķīmiskiem elementiem. Nu, vienkāršas vielas nosacīti iedala metālos un nemetālos, kaut strikta robeža starp metāliem un nemetāliem nav, jo ir tādas vienkāršas vielas, kuras parādās gan metāliskas, kuriem parādās gan metāliskas, gan nemetāliskas īpašības. Nu, metālus atšķir no nemetāliem pēc tā, ka metāliem ir raksturīga ļoti laba elektrovadīt spēja, siltumvadīt spēja, metāli ir kaļami, tālāk metāliem ir raksturīgs metāliskais spiedums un tā tālāk. To mēs ar jums atkārtojam, kad bija stāsts par kristalisko režģu veidiem. Bet, kā es jau teicu, ir tādas vienkāršas vielas, kuriem piemīt gan daļēji metāliskas, gan daļēji nemetāliskas īpašības. Nu, piemēram, grafīts. Tas ir tipisks nemetāls. Trausls. Oksidējoties veido ogliskābo gāzi, kas ir skābais oksīds, kas ir raksturīgs nemetāliem un tā tālāk, bet grafīts labi vada elektrisko strāvu, kas piemīt arī metāliem. Nu, tātad jāatceras, ka visas vienkāršas vielas iedala metālus un nemetālus, bet jāpatur prātā, ka tāda strikta robeža starp šīm divām grupām nav, jo ir vienkāršas vielas, kuram piemīt tādas pārējas īpašības. Par to mēs ar jums vēl drusciņ vēlāk minēsim. Vēlreiz. Un saliktas vielas nosacīti iedala neorganiskajos savienojumos, jeb minerālvielas, un organiskajos savienojumos.
Šāds iedalījums veidojas vēsturiski. Nu, kaut kād senātnē cilvēki ir novērojuši, ka ir tādas vielas, kuras ir sastopamas nedzivē dabā, un to nosauca par minerālu vielām, nu, piemēram, varamais sals tas pats. Un ir tādas vielas, kuras nedzivē daba nav sastopamas, kuras atrodas tikai dzīvajos organismos. Nu, piemēram, saharoze, jeb cukurs, ciete un tā tālāk. Un savā laika pat pastāvēja tāda teorija, ka organisko savienojumus var iegūt tikai ar īpaša dzīvības spēka palīdzību. Nu, šī teorija apmēram 200 gadus atpakaļ tika apgāsta ar eksperimentāli, kad vācu ķīmiķis Vēlers sintezējis no neorganiskām vielām organiskos savienojumus. Tātad arī strikta robeža starp šīm divām grupām nepastāv, bet, nu, tomēr vēsturiski saglabājas šāds iedalījums, un ar ko organiskie savienojumi ir īpaši, nu, organiskā ķīmija ir ogļūdeņražu un ogļūdeņražu atvasinājumu ķīmija. Par organisko savienojumu iedalījumu mēs parunāsim ar jums vēlāk, bet tagad par neorganisko savienojumu iedalījumu. Ir vairākas vielu klases, kuras jau senā, nu, diezgan sen vēsturiski tika veidotas. Nu, viena no pirmām klasēm, kuru iemācījās atšķirt, bija oksīdi. Oksīdi ir vielas, kuras sastāv no diviem ķīmiskiem elementiem. Turklāt viens no šiem elementiem ir skābeklis. Tāda ir klasiska definīcija, bet ir savi izņēmumi. Tūlīt es pārslēgšos uz savu tāfeli. Piemēram, vielu ar formulu O fluors 2, kas formāli atbilst oksīda sastāvam, divi elementi, viens no šiem elementiem ir skābeklis, tomēr par oksīdu nevar nosaukt. Nosaukumu dot binārajam savienojumam, nosaukumu veido pēc tā ķīmiska elementa, kuram ir lielāka elektronegativitāte. Šeit fluora elektronegativitāte ir lielāka nekā skābekļa elektronegativitāte. Tātad šī viela nepieder oksīdiem, šī viela pieder fluorīdiem. Tālāk. Vēl divas grupas - skābes un bāzes. Skābes un bāzes. Savā laikā šīs vielas iemācījās atšķirt savā starpā ar indikatoru palīdzību, ar tādu vielu, kuri reaģē ar skābēm un ar bāzēm, veidojot krāsainos savienojumus, tātad indikatori maina krāsu skābju un bāzu šķidumos. Ir trīs posmi teorija, kas skaidro, kas ir skābes un kas ir bāzes. Pirmais posms, es par skābēm runāšu, piemēram. Pirmais posms bija tāds, kā par skābēm sāk nosaukt vielas, kuru sastāvā ir ūdeņradis, kas spēj aizvietoties ar metāliem, un skābes atlikums. Otrajā posmā zviedru ķīmiķis Svante Arrhenius
kas ir elektrolītiskas disociācijas teorijas autors, definējis, ka skābes ir elektrolīti, kuri disocējot, veido pozitīvi lādētus ūdeņraža ionus un negatīvi lādētus skābes atlikuma ionus. Un vēlāk parādījies protolītu teorija, jeb Brensteda un Lowry teorija, atbilstoši, kurai skābas īpašības ir jebkurai daļiņai, kas pārvērtības gaitā spēj zaudēt ūdeņraža ionu, jeb protonu. No šeienes tātad protolītu teorija. Tad 3 posmi. Skābju bāzu teorijas attīstībā. Sākotnēji pēc sastāva sāka atšķirt šīs vielas, pēc tam pēc spējas disocēt, veidojot skābēm, veidojot pozitīvi lādētus ūdeņraža ionus, bāzēm disocēt, veidojot negatīvi lādētus hidroksīdu ionus, un no protolītu teorijas viedokļa skābes īpašības ir daļiņam, kas pārvērtības gaitā zaudē protonu, jeb ūdeņraža ionu, bet bāzes ir daļiņa, bāziskas īpašības ir daļiņam, kuras pārvērtības gaitā pievieno sev šo protonu. Sīkāk par protolītu teorijas pamatiem un par elektrolītisko disociāciju mēs šodien vairs nerunāsim, mums būs atsevišķa saruna. Es tikai tagad ierunājos dēļ tā, lai atgādinātu jums, ka uzskati par to, kas ir skābes un par to, kas ir bāzes, zinātnei attīstoties arī mainījušies. Un starp skābēm un bāzēm ir tāda atsevišķa grupa, vielu grupa, kuru sauc par amfoteriem hidroksīdiem. Vispār skābes un bāzes var nosaukt daļai par oksīdu hidrātiem. Kas ir oksīdu hidrāti? Hidra ir ūdens. Hidrāts ir viela, kas rodas, ja cita viela pievieno sev ūdeni. Nu, vat CO2 pievienojot ūdeni, ogliskāba gāze pievienojot ūdeni, veido ogliskābi, tad oglekļa 4 oksīda hidrāts ir ar skābām īpašībām. Bet natrija oksīds, pievienojot sev ūdeni, veido natrija hidroksīdu. Tad natrija oksīda hidrāts ir ar bāziskām īpašībām. Bet ir tādi oksīdu hidrāti, kas veidojas no oksīdiem, kuriem piemīt amfoteras īpašības. Amfoteritāte ir savienojumu spēja reaģēt gan ar skābēm, gan ar bāzēm. Nu, piemēram, ogliskāba gāze ir skābais oksīds, jo reaģē ar bāzēm veidot sāļus, bet ar skābēm CO2 nereaģē. Natrija oksīds ir bāziskais oksīds, jo spēj reaģēt ar skābēm, veidot sāļus, bet natrija oksīds ar bāzēm nereaģē. Bet, piemēram, ja cinka oksīds, alumīnija oksīds pieder amfoterajiem oksīdiem. Amfoterie vēlreiz tie, kas spēj reaģēt gan ar skābēm, gan ar bāzēm, veidot sāļus. Un amfoteriem oksīdiem atbilst amfoterie oksīdu hidrāti, jeb amfoterie hidroksīdi. Tālāk sāļi. No elektrolītiskas disociācijas teorijas viedokļa sāļi ir elektrolīti,
kuri disocējot veido pozitīvi lādētus metāla jonus un negatīvi lādētus skābes atlikuma jonus. Tātad sāļu sastāvā ir kaut kāds metāliskais ķimiskais elements un skābes atlikums, jeb atlikums no skābes. Šeit nav tāds piemērs, vēlāk parādīsies, sāļiem pieder arī tā saucamie amonija sāļi. Kas ir amonija joni, mēs ar jums to esam runājuši, mēs ar jums to esam atkārtojuši, kad runājam par donora akceptora kovalenta saites veidošanas mehānismu, kad amonijaks pievieno ūdeņraža jonu, veidojot amonija jonu. Nu, ja oksidus iedala pamatā baziskajos skābajos amfoterējos un, piemēram, saļus neradošajos, atkarība no tā, ar ko spēj reaģēt šie oksīdi. Baziskie reaģē ar skābēm veidojot sāļus. Skābie reaģē ar bāzēm veidojot sāļus. Amfoterie reaģē gan ar skābēm, gan ar bāzēm veidojot sāļus. Un ir neliela saļus neradošo oksīdu grupiņa, kuri nereaģē, tie oksīdi, kuri nereaģē ne ar skābēm, ne ar bāzēm. Savukārt skābes iedalā vienvērtīgajās, divvērtīgajās, trīsvērtīgajās, atkarība no tā, cik ūdeņraža atomi ir skābes molekulā. Nu, un pēc pazīmes ir skābekļa atomi vai nav skābekļa atomus, nav skābekļa atomu skābes sastāvā, skābes iedalā skābekļi nesaturošajos un skābekļi saturošajos. Bāzes savukārt iedala pēc pazīmes šķīstūdeni vai praktiski nešķīstūdeni. Ūdeni šķīstošas bāzes sauc par sārmiem. Tālāk, sāļi tiek iedalīti pēc sastāva normālajos, skābajos, bāziskajos un vēl viena grupa, kura tiek minēta arī indikatoros, pēc kuriem sastādā eksāmena uzdevumos, ir tā saucamie kompleksie sāļi. Es izdalīju vēl vienu grupu, vienu savienojumu grupu, kuru nosauca citas vielas. Citas vielas, tas ir vielas, kuras nepieder ne oksīdiem, ne skābēm, ne bāzēm, ne sāļiem, ne amfoteriem hidroksīdiem. Tie ir pārsvarā binārie savienojumi, piemēram, hidrīdi, metālu fosfīdi, metālu karbīdi. Te varētu pievienot vēl silicīdus, daļu no sulfīdiem. Atkal pārslēgšos uz savu tāfeli. Nu, piemēram, ir tāda viela kā kaut plumbum S2. Un ir tāda viela kā CS2. Četvertīga svina sulfīds un oglekļa sulfīds. Viens savienojums pieder sāļiem, otrs savienojums nepieder sāļiem. Kurš no tiem nepieder sāļiem? Pirmais vai otrais? Uzrakstiet terzetāvā. Kristīna, jo? Kāpēc jūs domājat, ka otrais nepieder sāļiem? Aha, skaidrs.
Tātad saļu sastāvā ir jābūt metāliskajam ķīmiskam elementam un skābes atlikumam. Ogleklis ir nemetāls. Tātad serogleklis CS2 nepieder saļiem. Tad plumbumes 2 ir sāls, bet CS2 ir kaut kāda cita viela, sulfīts atbilstoši. Labi, tālāk parunāsim par oksīdu iedalījumu. Diezgan bieži testa daļā parādās tādi uzdevumi. Vai ir kādas 4 formulas un piedāvā izvēlēties, kurš no šiem oksīdiem pieder baziskajam, vai skābajam, vai amfoterajam, vai saļu neradošajam. Šāds uzdevums būtu vienkāršāks. Bet ir cita veida uzdevumi, kur zem katra burta A, B, C, D ir 3 formulas. Tātad 3 formulas A, 3 formulas B, 3 formulas C un tā tālāk. Un ir piedāvāts izvēlēties rindu, kurā oksīdi ievietot šādi. Skābais, bāziskais un amfoterais, tādā secībā. Un tā tālāk. Lūk, tātad, ko vajadzētu zināt, lai atšķirtu, kurai oksīdu grupai pieder oksīds. Jāsāk ar sāļus neradošajiem oksīdiem. Tie ir tikai 3, un tos vienkārši ir jāatceras. Cita ceļa nav, diemžēl. Tātad, sāļus neradošie oksīdi ir slāpekļa 1 oksīds N2O, slāpekļa 2 oksīds NO un oglekļa 2 oksīds. Jeb jautrības gāze, slāpekļa 1 oksīds, gāze ieguva šādu nosaukumu pateicoties tam, ka tā ir narkotiska iedarbība. Otrs slāpekļa oksīds NO un vēl tvana gāze, jeb oglekļa 2 oksīds, ļoti indīga gāze. 3 šie oksīdi ir saļus neradošie. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nereaģē ne ar skābēm, ne ar bāzēm. Un pārējie oksīdi ir saļus radošie oksīdi, kurus iedalās bāziskajos, amfoterajos un skābajos. Un pazīmes, pēc kuram oksīds pieder katrai grupai, tika minētas jau. Bāziskie ir tie, kuri reaģē ar skābēm veidot saļus, skābi ir tie, kuri reaģē ar bāzēm veidot saļus, un amfoteri ir tie, kuri reaģē gan ar skābēm, gan ar bāzēm. Visvieglāk ir atšķirt skābos oksīdus. Skābajiem oksīdiem pieder nemetalisko ķīmisko elementu oksīdi. Piemēram, nemetāli ir chlors, sērs, fosfors, silīcijs un tā tālāk. Tātad chloroksīdi, fosforoksīdi, silīcija oksīdi noteikti visi pieder skābajiem oksīdiem. Bāziski oksīdi ir tipisko metālu oksīdi. Kas ir tipiskie metāli? Sārmu metāli, lītijs, nātrijs, kālijs, sārmzemju metāli, piemēram, kalcijs, bārijs, tālāk magnija oksīds arī šai kompānijai pieder. Tātad šie tipiski metālu oksīdi pieder baziskajiem oksīdiem. No A grupu elementiem
jāatceras, ka berilis un alumīnijs veido šādus oksīdus. Gan berilis, gan alumīnijs ir ķīmiski elementi ar pārējas īpašībām. Tas nozīmē, ka pēc elektronegativitātes spriežot, šie elementi ir kaut kur starp tipiskiem metāliem un starp tipiskiem nemetāliem. Tātad elektronegativitāte nav pārāk liela, bet nav tik maza kā tipiskiem metāliem. Un viens no iemīļotiem amfoteriem oksīdiem arī ir cinka oksīds. Vot šie elementi ar pārējas īpašībām ir ar nemainīgu vērtību, jeb ar tikai vienu oksidēšanas pakāpi, var pateikt. Beriliem oksidēšanas pakāpe +2, cinkam +2, alumīnijam +3. Un vēlreiz šie oksīdi ir ar amfoteram īpašībām. Ja elementam ar pārējas īpašībām, vot elementi ar pārējas īpašībām ir pārsvarā B grupu elementi, nevis A, bet B grupu elementi. Vot šiem elementiem ir raksturīga mainīga vērtība, jeb vairākas oksidēšanas pakāpes. Nu, piemēram, chroms var būt divvērtīgs, trīsvērtīgs, sešvērtīgs. Manganam 4 raksturīgas vērtības. 2, 4, 6 un 7. Dzels var būt divvērtīgs un trīsvērtīgs. Ir savienojumi, kur dzels ir ar vērtību 6, līdzīgi sēram. Un likumsakarība ir tāda, ja šādam elementam ar pārējas īpašībām ir mainīga vērtība, tad oksīdi, kuros elementam ir zemāka vērtība, 1 vai 2, šādi oksīdi pieder baziskajiem oksīdiem. Ja šim elementam ir vidēji zema vērtība, 3 vai 4, tad parasti šādi oksīdi pieder amfoteriem oksīdiem. Un oksīdi, kuros šiem elementiem ar pārējas īpašībām ir augsta vērtība, 5, 6, 7, 8, tie pieder skābajiem oksīdiem. Nu, vat, ļoti labi to var redzēt uz chroma oksīdu piemēra. Chromso, chroma 2 oksīds. Chroms divvērtīgs, oksīds pieder baziskajiem oksīdiem. Chroms 2O3, šeit chroms ir trīsvērtīgs, un oksīds jau ir amfoterais. Un chroms O3, kur chromam vērtība ir 6, pieder skābajiem oksīdiem. Manganam, manganso baziskais, manganso 2 amfoters, un 2 citi manganoksīdi, manganso 3, mangans 2O7, pieder skābajiem oksīdiem. Dzels, ferumo baziskais, ferum 2O3 jau amfoterais. Nu, ir savi izņēmumi. Izņēmumus parasti eksāmenos nepiedāvā. Nu, nebija tāds gadījums. Dot kaut ko tādu tipisku. Ne, pagaidām es nerakstu. Es pagaidām nerakstu, es stāstu. Un jums uz ekrāna, uz monitora vajadzētu būt tabulai oksīdu iedalījums. Tā ir? Jā, labi. Tā. Ja
Tafele vai tabulo uz ekrāna. Noraksta nav tabulas tafele. Dīvaini, labi, es tūlīt mēģināšu vēlreiz. Nu, tātad esmu atslēdzies un ieslēdzies atkal. Kas tagad? Tagad tabula ir, ja? Labi. Tātad ļoti īsi vēlreiz. Saļus neradošie N2O, NO, CO. To vajadzētu atcerēties. Skābie ir nemetāla oksīdi. Chlora, fosfora, oglekļa, silīcija un tā tālāk skābie. Nu, protams, izņemot saļus neradošos. Tālāk, bāziskie ir tipisko metālu oksīdi, sarmzemju metālu oksīdi un amfotērija. Nu, no amfotēriem vajadzētu atcerēties, berīli oksīds es neatceros, kā kādreiz būtu eksāmenos minēts, bet cinkso un alumīnijas 2O3 vienmēr. Gandrīz katru gadu. Un, ja elementam ar pārējās īpašībām, tātad nevis tipiskam metālam, kas nepieder tipiskiem metāliem vai nemetāliem, bet atrodas B grupā ar vairākām vērtībām, tad tur, kur vērtība ir zemā, 1 vai 2, oksīds pieder baziskajiem, chromso, manganso vai ferumo. Tur, kur ķimiska elementa vērtība ir vidēji liela, 3 vai 4, tad šādi oksīdi pieder amfoterajiem, un ja vērtība ir lielākā, 5, 6, 7, 8, tad šādi oksīdi pieder skābajiem oksīdiem. Un atkal vajadzētu paturēt prātā no šiem minētiem piemēriem chroma un mangana savienojumus. Chroma un mangana savienojumus. Tātad uzdevumos visbiežāk figurē tieši šo ķimisko elementu oksīdi. Tā, Kristīna vaicā, kāda ir atšķirība starp N2O un N2O5? Interesants jautājums. N2O slāpekļa oksidēšanas pakāpe +1, slāpeklis ir vienvērtīgs šeit, N2O5 slāpekļa oksidēšanas pakāpe +5. Saļus neradošais oksīds, skābais oksīds. Kristīna? Jā, slāpeklis veidoja vispār vairākus oksīdus N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, un ja divas NO2 molekulas savienoja savā starpā, veidojas N2O4, pastāv arī oksīds N2O5. Pirmie divi ir saļus neradošie, tas nozīmē, ka nereaģē ne ar skābiem, ne ar bāzēm, bet visi citi ir skābi oksīdi, reaģē ar bāzēm, veidojot saļus. Labi. Tātad ar oksīdu iedalījumu it kā esam tikuši galā. Esam tikuši galā. Tālāk, skābju iedalījumu, uzdevumos par skābju iedalījumu un par bāzu iedalījumu nekad nepiedāvā, toties ļoti bieži ir daždi uzdevumi par saļu iedalījumu.
par saļu iedalījumu, un tūlīt mēs ar jums tātad parunāsim par saļu iedalījumu. Tā, saļu iedalījums. Ir tā saucamie normālie sāļi. Jādomā, ka visi pārējie ir nenormālie. Tātad normālie sāļi. Sāļi, kuru sastāvā ir tikai metaliskais ķimiskais elements un skābes atlikums, vai arī amonija grupa NH4 un skābes atlikums. Tātad metāla vietā sāls sastāvā var būt arī NH4 jons. Nu, šādu sāļu piemēri jums uz ekrāna ir natrija chlorīds, amonija sulfāts un no organisko skābju sāļiem kalcija acetāts. Tātad vēlreiz šeit sāls sastāvā ir tikai metaliskais ķimiskais elements vai arī amonija grupa NH4 un skābes atlikums. Kas ir skābie sāļi? Skābajos sāļos bez metaliska ķimiska elementa ir un skābes atlikuma ir ūdeņraža atomi. Tātad bez metaliska ķimiska elementa un skābes atlikuma ir ūdeņraža atomi. Šādi sāļi veidojas, ja neutralizācijas reakcija daļa no ūdeņraža joniem tiek saistīta. Nu, piemēram, ja natrija hidroksīds reaģē ar sērskābi, daudzuma attiecībā 2 moli natrija hidroksīda ar 1 molu sērskābes, tad veidojas normālais sāls natrija sulfāts, natrijs 2, SO4, neutralizācijas reakcija veidojas sāls un ūdens. Bet, ja mēs savienosim šīs divas vielas daudzuma attiecībā 1:1, tikai viens ūdeņraža atoms šajā gadījumā tiek aizvietots ar natriju un veidojas skābais sāls, tātad natrijs HSO4. Šādos gadījumos es iesaku sadalīt vielas formulu arī divas daļas. Tāpat kā oksīdiem, tāpat kā skābēm, tāpat kā bāzēm. Nu, jūs atceraties, kā oksīda divas daļas ir elements un skābeklis. Skābē divas daļas – ūdeņradis un skābes atlikums. Bāzēs divas daļas – metaliskais elements un OH grupas. Šeit normālajos sāļos metaliskais elements un skābes atlikums. Skābo sāļu formulas es iesaku sadalīt divas daļas arī. Ir metaliskais elements un otro daļu mēs nosauksim par atlikumu no skābes. Tas, kas ir palicis pāri no skābes. Atlikums no skābes. Un atlikumu no skābes vērtību mēs nosakam pēc tā, cik ūdeņraža atomi ir aizgājuši no skābes. Nu, piemēram, vēlreiz sērskābes molekulā ir 2 ūdeņraža atomi, ja paliek pāri HSO4, tad atlikumu no skābes vērtību mēs nosakam pēc tā, cik ūdeņraža atomi ir aizgājuši. Bija 2, palicis 1, tad šis atlikums ir vienvērtīgs. Var arī savādāk skatīties. Tas ir elektrolīts.
var uzskatīt, ka sastāv no ūdeņraža jona un skābes atlikuma SO4 jona, tad ūdeņradim ir ladiņš plus SO4 2 mīnus, plus un 2 mīnus kopā veido jonu ar ladiņu mīnus. Tātad vienvērtīgs un natrijs ir ar ladiņu plus. Un nosaukumā, dažreiz ir uzdevumi, kur vajadzētu izvēlēties nosaukumu, vai arī uzdevumi, kur vajadzētu pašiem uzrakstīt nosaukumu. Skābajiem sāļiem nosaukuma sastāvā būs hidrogen. Natrija, pirmais vārds, un otrais vārds hidrogen sulfāts. Nevis natrija sulfāts, bet natrija hidrogen sulfāts. Fosfors skābe H3PO4. Ja visi trīs ūdeņraža atomi tiek aizvietoti ar metālu, paliek pāri PO4, un šis atlikums ir trīsvērtīgs. Ja aizvietojas tikai divi ūdeņraža atomi, paliek pāri HPO4, aiziet divi ūdeņraža atomi, tātad šis atlikums no skābes ir divvērtīgs. Un ja no fosfora skābes molekulas aiziet tikai viens ūdeņraža atoms, paliek pāri H2PO4, aizgāja tikai viens ūdeņraža atoms, tad šis atlikums ir vienvērtīgs. Vai arī var skatīties savādāk. PO4 jons ir ar ladiņu 3 mīnus, HPO4 ir ar ladiņu 2 mīnus, un H2PO4 ir ar ladiņu mīnus vienkārši. Tad var būt sāļi fosfāti, hidrogenfosfāti un dihidrogenfosfāti. Tātad, piemēram, natrija fosfāts, natrijs 3PO4 ir normālais sāls, un divi skābie sāļi, natrijs 2 HPO4, natrija hidrogenfosfāts un natrijs H2PO4, natrija dihidrogenfosfāts. Jautājumu es neredzu, Terzetavā, līdz ar to pārslēdzos uz savu to tabulu. Šeit ir piemēri. Magnija hidrogenkarbonāts. Es speciāli minēju šeit šo vielu, jo magnija un kalcija hidrogenkarbonātu formulas ir sastopamas uzdevumos saistībā ar ūdens cietību. Magnija un kalcija karbonāti ūdeni nešķistoši, bet skābiem sāļiem šķīdība ūdeni ir krietni labāka nekā normāliem sāļiem, un magnija un kalcija hidrogenkarbonāti ir ūdeni šķistoši un ir tie sāļi, kuri piešķir ūdenim cietību. Un tad, ja ir uzdevumi par ūdens cietību, tad, lūk, figurē šādas formulas, hidrogenkarbonātu formulas. Un šeit tad divi citi piemēri ir amonija hidrogenfosfāts un amonija dihidrogenfosfāts. Tas ir tik tālu par skābiem sāļiem. Bāziskos sāļus vajadzētu arī uzskatīt par vielām, kuru formulas ir divas daļas, un ja skābēs sāļos ir atlikums no skābēm, tad bāziskajos sāļos mēs varam sameklēt tādu daļu, kuru varam nosaukt par atlikumu no bāzēm. Tā, atlikumu no bāzēm. Piemēram, kalcija hidroksīds ir ar formulu kalcijs OH divreiz.
Ja tas tiek neutralizēts ar slāpekļa skābi, daudzuma attiecībā 1:2, 1 mols kalcija hidroksīda ar 2 moliem slāpekļa skābes, tad veidojas normālais sāls kalcija nitrāts, kalcijs NO3 divreiz un ūdens. Tātad neutralizācijas reakcijas gaitā veidojas sāls un ūdens. Bet, ja mēs samaisīsim kalcija hidroksīdu un slāpekļa skābi daudzuma attiecībā 1:1, tad veidosies kalcija hidrokso nitrāts. Es rakstīšu ar 2 krāsām, lai būtu vieglāk saskatīt tas 2 daļas. Atlikums no bāzes kalcijs OH un skābes atlikums NO3. Tātad vēlreiz atlikums no bāzes un skābes atlikums. Un tā. Es atkal. Jā, taisnība jums ir. Vēlreiz. Tātad, ja kalcija hidroksīds reaģē ar slāpekļa skābi, daudzuma attiecībā 1:2, 1 mols kalcija hidroksīda reaģē ar 2 moliem slāpekļa skābes, tad veidojas normālais sāls kalcija nitrāts. Bet, ja mēs samaisīsim šīs vielas daudzuma attiecībā 1:1, tad tikai viena OH grupa no 2 izreaģē. Un paliek atlikums no bāzes kalcijs OH, un tāpat kā atlikumu no skābes vērtību mēs esam noteikuši atkarībā no tā, cik ūdeņraža atomi ir aizgājuši no skābes, tad šeit atlikumu no bāzes vērtību mēs noteiksim pēc tā, pēc pazīmes, cik OH grupas ir aizgājušas no bāzes. Bija 2 OH grupas, aizgāja 1, tātad šis atlikums no bāzes ir vienvērtīgs. Tad bija kalcijs OH divreiz. Ja aiziet abas OH grupas, tad paliek pāri kalcijs, kas ir savienojums divvērtīgs, un ja aiziet tikai viena OH grupa, tad paliek pāri kalcijs OH, kas ir vienvērtīgs. Var skatīties arī savādāk. Ja aiziet 2 OH grupas, veidojas kalcija ions, kalcijs ladiņš 2+, un ja šeit paliek pāri daļiņa kalcijs OH, tad kalcijs 2+, OH ladiņš mīnus, tad ladiņš plus šai te daļiņai būs. Nu, un alumīnija hidroksīds vai dzels 3 hidroksīds ir ar formulu, pieņemsim alumīnija hidroksīds, alumīnijas OH 3 reiz, tad var aiziet visas 3 OH grupas, tad paliek pāri ions alumīnijas ladiņš 3+. Ja aiziet tikai viena OH grupa, paliek alumīnijas. Nē, ja aiziet 2 OH grupas. Ja aiziet 3, tad 3+, alumīnijas OH 2+, un alumīnijas OH divreiz, kur aizgāja viena OH grupa 1+. Nu, un atbilstoši, piemēram, kā var izskatīties sulfātu formulas šajā gadījumā. Viena gadījumā alumīnijas 2 SO4 3 reiz, otrajā gadījumā alumīnijas SO4, alumīnijas OH
skābes atlikuma formulu rakstu ar citu krāsu SO4. Un trešajā gadījumā alumīnijas OH divreiz, kas ir vienvērtīgs, nu, SO4 ir divvērtīgs, jeb ar ladiņu 2 mīnus, tad vajadzētu, lai vērtību summa sakristu, vai arī, lai ladiņu summa būtu vienāda ar 0, tad vajadzētu iekļaut kvadrātiekalas un te rakstīt indeksu 2. Un atbilstoši saļu nosaukumi alumīnija sulfāts, alumīnija hidroksosulfāts un alumīnija dihidroksosulfāts. Nu, lūk tā, starpbrīdis. 10 minūtes.
Tā, tūlīt es paskatīšos, ko jūs redzat. Aha, tā. Tātad, vēlreiz. Normālie sāļi, skābie sāļi, bāziskie sāļi. Par sastāvu un nosaukumiem kaut kādi jautājumi ir palikuši, vai viss ir skaidrs? Par to, kāds ir sastāvs, kā veido formulas un kā veido nosaukumus. Labi, nu, ja būs kaut kādas problēmas, tad šīs nodarbības beigas var atgriezties atkal. Kā rakstīt jonu vienādojumos, kā disocē šie sāļi? Un tas ir svarīgi. Svarīgi dēļ faktiski viena jautājuma dēļ ūdens cietības. Ja skābos sāļus veido skābes, kas ir stipri elektrolīti, nu, piemēram, serskābe. Nātrija hidrogensulfātam disocējot, veidojas pozitīvi lādēts nātrija jons, pozitīvi lādēts ūdeņraža jons un pozitīvi lādēts skābes atlikuma jons SO4 un negatīvi lādēts skābes atlikuma jons SO4 2-. Tas ir gadījumā, ja skābo sāli veido skābe, kas ir stiprs elektrolīts, piemēram, slāpekļa skābe. Bet, ja, piemēram, ko es teicu, piemēram, serskābe. Slāpekļa skābe nevar veidot skābo sāli, jo tur tikai viens ūdeņraža atoms. Bet, ja natrija hidrogensulfāta vieta būtu natrija hidrogenkarbonāts, natrijs HCO3, jeb dzerama soda, jāatceras, ka ogļskābe ir vājš elektrolīts. Ja reiz vājš elektrolīts, tad šis jons arī praktiski nediscē. Tad natrija hidrogenkarbonātam reaģējot, tā nevar redzēt, mamma mija, kas šodien ar mani ir. Tātad vēlreiz. Natrija hidrogensulfāts skābais sāls, ko veido skābe, kas ir stiprs elektrolīts, tad izcēt veido pozitīvi lādēt natrija jonu, pozitīvi lādēt ūdeņraža jonu un negatīvi lādēt skābes atlikuma jonu. Bet ja skābo sāli veido skābe, kas ir vājš elektrolīts, piemēram, ogļskābe, tad šai skābei disocējot veidojas pozitīvi lādēts metāla jons un negatīvi lādēts hidrogenkarbonāta jons. Tātad, ja mēs rakstam reakcijas vienādojumu, kā piemēram dzerama soda, jeb natrija hidrogenkarbonāts reaģē ar skābi, nu pieņemsim ar salskābi, veidojas natrija chlorīds, ūdens un ogļskāba gāze. Šis komplekts rodas vienmēr, ja karbonāts, jebkurš karbonāts reaģē ar skābi. Tad jonu vienādojumam vajadzētu izskatīties šādi. Nātrijas lādiņš plus HCO3 lādiņš mīnus plus H lādiņš plus chlors lādiņš mīnus un tā tālāk. Tātad ņemiet vērā, ka ja ir hidrogenkarbonāti, tad jonu veidā jāraksta kopā ar ūdeņradi. Labi, to mēs esam ar jums izrunājuši. Tagad atkal atgriežamies pie
šīs tabulas par saļu iedalījumu. Dubultsaļus, jauktos saļus var izlaist un par tiem var aizmirst uz eksāmenu, jo uzdevumi, kas būtu saistīti tieši ar šādiem sāļiem, neparādās eksāmenos. Toties parādās uzdevumi par kompleksiem savienojumiem. Par kompleksiem savienojumiem. Tā skaitā arī par kompleksiem sāļiem. Kas ir tie kompleksie savienojumi? Tie ir savienojumi, kas rodas savienojoties savā starpā saliktam vielam. Reaģējot savā starpā saliktam vielam. Un galvenais, ka šādos gadījumos veidojas daļiņas, kuros pastāv donora akceptora kovalenta saite. Šādi piemēri varētu būt, teiksim, kālija tetrahidroksocinkāts. Formulu jūs redzat, kālijs 2, kvadrātiekavas cinks OH 4. Uz šī piemēra mēs ar jums tad parunāsim par kompleksiem savienojumiem vispār. Tā, mēģinu sevi kontrolēt, pārslēdzu uz tāfeli. Kālijs 2, kvadrātiekavas cinks OH 4. Ko vajadzētu atšķirt šeit? Kompleksa veidotāju. Tātad, jebkura kompleksē savienojuma ir kompleksa veidotājs. Kompleksa veidotājs šajā gadījumā cinks. Cinka jons, cinks ladiņš 2+. Daļiņas, kuras savienojas ar kompleksa veidotāju pēc donora akceptora mehānisma, šīs daļiņas sauc par ligandem. OH ladiņš mīnus joni ir ligandes, tātad cinka jons kompleksa veidotājs. OH joni, kuri savienojas ar cinku pēc donora akceptora mehānisma, ir ligandi. 4 ir tā saucamais koordinācijas skaitlis. Koordinācijas skaitlis ir ligandu skaits, ko var pievienot kompleksa veidotājs. Parasti, nevienmēr, bet parasti, koordinācijas skaitlis 2 reiz lielāks par kompleksa veidotāja vērtību, jeb par kompleksa veidotāja ladiņa skaitlisko vērtību. Piemēram, kompleksos savienojums var veidot sudrabs. Sudrabs vienvērtīgs, tad parasti savienojums koordinācijas skaitlis ir 2. Varš divvērtīgs, koordinācijas skaitlis 4. Cinks divvērtīgs, koordinācijas skaitlis 4. Alumīnijs 3vērtīgs, koordinācijas skaitlis 6. Dzels 3vērtīgs, koordinācijas skaitlis 6 un tā tālāk. Ligandi kopā ar kompleksa veidotāju veido šajā gadījumā kompleksa iekšējo sfēru. Tātad cinks OH 4. Tas ir kompleksa iekšējā sfēra. Un īstenībā kompleksa iekšējā sfēra ir ladiņš. Cinks OH 4. Ja cinka jona ladiņš 2+, katram OH jonam ladiņš mīnus, tātad šim jonam ir ladiņš 2-. Un kalija joni veido
kompleksa savienojuma ārējo sfēru. Vot testā mēdz būt jautājumi dota kompleksa savienojuma formula un, piemēram, jāizvēlas, kāds ir kompleksa veidotājs šeit, vai kas ir ligandi, vai kas ir koordinācijas skaitlis un tā tālāk. Tādi jautājumi var būt. Jautājumi var būt saistībā ar nosaukumiem. Tad ir jāmāk pēc formulas veidot nosaukumu un jāmāk pēc nosaukuma sastādīt formulu. Par to drusciņ vēlāk. Par to, kā disocē, piemēram, kālie tetrahidroksocinkāts. Kālijs 2, cinks, OH 4. Atgādinu, ka tas ir sāls. Šajā gadījumā cinks OH 4 ir skābes atlikums. Un sāļiem discēt veidojas pozitīvi lādēti metāla joni un negatīvi lādēti skābes atlikuma joni. Cinks OH 4 lādiņš 2 mīnus. Šajā gadījumā kompleksais jons mums ir anions, jeb negatīvi lādēts jons, bet var būt arī pozitīvi lādēti joni, kompleksie joni. Nu, piemēram, tāds, kaut kāds alumīnijs, H2O, 6 reiz, NO3, 3 reiz. Sāls nosaukums vienmēr sastāv no 2 vārdiem. Iepriekšējā piemērā tas bija kālija, pirmais vārds, otrais vārds, tetra 4, hidrokso OH, cinkāts, kālija, tetrahidroksocinkāts, tetrahidroksocinkāts. Šajā gadījumā, ja ligants ir ūdens, tad ūdens latiņu nosaukums aqua, heksa, aqua, alumīnija, pirmais vārds, heksa, aqua, alumīnija, arī lasam sastāvu no labas puses uz kreiso, heksa 6, aqua, ūdens, alumīnijs, kompleksa veidotājs, heksa, aqua, alumīnija, otrais vārds, nitrāts. Nu, un heksa, aqua, alumīnija, nitrāts discēt veido jonu alumīnijs H2O 6 reiz ar lādiņu 3 plus un 3NO3 ar lādiņu mīnus. Par nosaukumiem, komplekso sāļu nosaukumiem, situācija atvieglojas ar to, ka datu bukletā ir speciāli 2 tabulas, tūlīt es pārslēgšos uz citu ekrānu. Jā, lūk, es izgriezu no datu bukleta tieši šis te 2 tabulas, ligandu nosaukumi kompleksos savienojumos. Ja ligandi ir chlors, chlora joni, tad chloro un tā tālāk un tā tālāk, ko mēs ar jums esam redzējuši, H2O aqua, piemēram, ja būtu NH3, būtu amin un tā tālāk. Un otra tabula, kompleksa veidotāju nosaukumi. Ja kompleksa veidotājs ir alumīnijs, tad sāls nosaukuma alumināts. Ja kompleksa veidotājs ir cinks, redzu, tad
savs nosaukuma būtu cinkāts un tā tālāk. Tātad šis tabulas ir, un ja būs uzdevums gadījumā, ja būs uzdevums, kur vajadzēs sastādīt vai izvēlēties kompleksa savienojuma nosaukumu, nu tad vajadzētu tad izmantot šis te divas tabulas. Nu, pagaidām iepriekšējos gados šādos uzdevumos, kur vajadzēja izmantot atsevišķas tabulas, paša uzdevumā bija norādīts, ka atbildēt, formulēt atbildi var izmantot tādu un tādu tabulu. Tabulas numurs bija dots, kur jāskatās veidojot, izpildot šo uzdevumu. Tad, ja kaut kas būs saistībā ar kompleksa savienojumu nosaukumiem, tad, lūk, jāizmanto, var izmantot šis te tabulas. Nu, īstenībā es ieskicēju svarīgāko, kas ir saistīts ar neorganisko vielu klasifikāciju un nomenklatūru. Kā iedala neorganiskas vielas un kā veido nosaukumus, kā sastāda formulas un kā veido nosaukumus. Bet otra daļa ir tas pats, kas ir attiecināms uz organiskajiem savienojumiem. Uz organiskajiem savienojumiem. Tūlīt. Uz organiskajiem savienojumiem. Tā, pārbaudīšu vēlreiz, ko jūs redzat. Organisko vielu klasifikācija. Faktiski visu materiālu organiskajā vielā mēs varam iedalīt divas daļas. Ir ogļūdeņraži, ir ogļūdeņraža atvasinājumi. Ogļūdeņraži ir vielas, kuru sastāvē tikai ogleklis un ūdeņradis. Un ogļūdeņraža atvasinājumi ir vielas, kas veidojas no ogļūdeņražiem, ja vienu vai vairākus ūdeņraža atomus aizvieto ar citu ķīmisko elementu atomiem. Un ogļūdeņražus iedala alifatiskajos, tādos ogļūdeņražos, kuriem oglekļa atomu virknīte ir vai nu lineāra, vai nu sazarota, un cikliskajos, kur oglekļa atomi savienojas gredzenā. Alifatiskos iedala piesātinātajos un nepiesātinātajos. Piesātināti ir tie, kuru molekulas ir maksimāli iespējams ūdeņraža atomu skaits, kur visas oglekļa atomu vērtības ir piesātinātas ar ūdeņradi. Un nepiesātināti ir tie, kuru molekulas ir divkaršas vai trīskaršas saites. Atbilstoši ir šādas vielu alifatisko savienojumu klases: alkāni, alkēni, alkadiēni un alkīni. Tātad alkāni ir tie, kuru molekulas starp oglekļa atomiem ir tikai viena ķīmiska saite, jeb tikai sigma saites pastāv starp oglekļa atomiem. Alkēni ir tādi, kur molekula ir viena divkarša saite. Var teikt, ka kuru molekulas ir viena pisaite. Alkadiēni ir tie, kuru molekulas divas divkaršas saites, divas pisaites. Un alkīni ir tie, kuru molekulas ir viena triskarša saite, jeb arī divas pisaites. Tad
alkadieni un alkīni savā starpā ir izomeri. Atgādinu, ka izomeri ir vielas ar vienādu sastāvu, bet ar atšķirīgu uzbūvi. Ot savā starpā izomeri ir alkadieni un alkīni. Katrai vielu, jā, protams, bet es vārdu diemžēl neredzu, bet Dancova kungs jautā, vai eksistē, Dmitrijs jautā, vai eksistē alkatrieni, protams. Tātad saišu skaits, divkaršo saišu skaits ir neierobežots faktiski, bet skolas kursa vienkārši nav. Un arī eksāmenos līdz ar to nekad nav bijis. Ko vajadzētu atcerēties? Vajadzētu atcerēties ogļūdeņražu vispārīgas formulas. Vajadzētu atcerēties, ka alkāniem vispārīgā formula ir CnH2n plus 1. Alkēniem CnH2n, alkadieniem un alkīniem CnH2n minus 2. Kāpēc es esmu pievērsis īpašu uzmanību? Bieži ir tādi uzdevumi, kur tabula dotas kaut kādas formulas, molekulāras formulas, piemēram, tur C3H4, C3H6, C3H8 un tā tālāk, un vajadzētu izvēlēties, kurš no tiem ir alkāns, kurš no tiem ir alkens un kurš ir varbūt alkāns, varbūt alkīns, vai kura rindiņā vielas ir ievietotas tādā secībā alkāns, alkens, alkīns. To tātad var secināt pēc vispārīgas formulas. Tālāk, cikliskie. Cikliskos iedala alicikliskajos un aromatiskajos. Alicikliskie, jeb cikloalkāni, ir alkēnu izomeri. Jūs redzat, ka vispārīga formula otrai vielu grupai un piektai vielu grupai sakrīt. CnH2n. Bet, ja alkēnu molekulas ir lineāras vai sazarotas oglekļa atomu virknītes, tad cikloalkānu molekulas šie oglekļa atomi var veidot gredzenu atbilstoši. Ja gredzena ir 3 oglekļa atomi, tas ir ciklopropāns, ja 6 cikloheksāns un tā tālāk. Un aromatiski ogļūdeņraži, piemēram, benzola homologu rindas aromatiski ogļūdeņraži ir Cn ar vispārīgo formulu CnH2n minus 6, kur oglekļa atomu skaits nevar būt mazāks par 6, jo pirmais aromatisko ogļūdeņražu homologu rindas loceklis ir benzols, kura molekula ir 6 oglekļa atomi. Kas ir homologu rinda? Atgādinu. Jo jautājums var būt testā. Kuras vielas savā starpā ir homologi? Homologi ir organiskie savienojumi ar līdzīgu sastāvu un īpašībām, kas veido rindu, kurā katrs nākamais loceklis atšķiras no iepriekšējā ar atomu grupu CH2. Šie materiāli, kā parasti būs jūsu rīcībā, tad šī tabula tātad arī būs jūsu rīcībā, definīciju jūs varēsiet izpētīt tie, kuri ir piemirsuši. Bet es gribētu tagad vienu piemēru nosaukt. Teiksim,
ir divas vielas. Ciklopropans ar formulu C3H6 un ar saīsinātu struktūru formulu lūk šādu. Ciklopropans. Un, piemēram, butēns. Nu, kaut kāds no butēniem. C4H8. Atšķirībā ir atomu grupa CH2. Butēns atšķiras ar atomu grupu CH2. Nu, es uzrakstīšu struktūru formulu. Vai var nosaukt šīs vielas par homologiem? Jūsu viedoklis, Terzetavā. Vai šīs divas vielas, kuras atšķiras viena no otras ar atomu grupu CH2, var nosaukt par homologiem? Nu, 3 atbildes nē, un es jums piekritu, jo homologu definīcijā ir sākums tāds, ka šis homologiem ir jābūt ar līdzīgu uzbūvi. Šeit uzbūve nav līdzīga. Noteikti. Savā starpā homologi būtu, piemēram, metilciklobutāns, kuram ir arī formula C4H8, kā butēnam, un ciklopropāns C3H6. Tie būtu savā starpā homologi. Labi. Tātad par ogļūdeņražu iedalījumu mēs esam atsvaidzinājuši kaut ko. Tā, tagad par ogļūdeņražu atvasinājumu iedalījumu. Te aina jau krietni sarežģītākā. Mēs runājam par tiem savienojumiem, par kuriem mācās skolā. Ir halogēnu saturošie ogļūdeņraža atvasinājumi. Tātad vielas, kur ogļūdeņraža molekula viens vai vairāki ūdeņraža atomi tiek aizvietoti ar halogēnu atomiem, piemēram, chlora un tā tālāk. Nu, varbūt kaut kāds chloretāns vai dichlormetāns un tā tālāk. Tā ir viena kompānija. Tā es tagad atkal skatos, nu, protams, neesmu pārslēdzies uz šo tabulu. Uz nodarbības beigām es galu galā iemācīšos skatīties, ko es jums rādu. Tātad ogļūdeņraža atvasinājumi halogēnus saturošie. Tātad tie, kuri veidojas no ogļūdeņražiem, ja vienu vai vairākus ūdeņraža atomus aizvieto ar halogēnu atomiem. Ir slāpekļi saturošie, kuru molekulas ir slāpeklis, un lielākā ogļūdeņraža atvasinājuma grupa, par kuriem mācās skola un kuri varbūt eksāmena, ir skābekļi saturošie. Atkal var būt uzdevumi, kur vajadzētu atšķirt, kas ir kas. No tiem ir hidroksila atvasinājumi. Hidroksila atvasinājumi ir tie, kuru molekulas ir OH grupas. Divas lielas grupas - spirti un fenoli. Spirti un fenoli. Gan spirtu, gan fenolu molekulas ir OH grupas. Atšķirība ir tāda, kā fenoliem šī OH grupa ir pievienota aromatiskajam radikālam, benzola gredzenam, vienkāršot sakot. Un no spirtiem var atvasināt ēterus.
Ēteri rodas no spirtiem, no divām spirta molekulam veidojas viena ētera molekula, un ēteriem ir skābekļa atoms pa vidu, kas saista divus ogļūdeņraža radikālus, divus ogļūdeņražu grupas. Tātad hidroksilatvasinājumi ir fenoli, spirti, un no spirtiem var iegūt ēterus. Tālāk, karbonilatvasinājumi. Karbonila grupa ir atomu grupa CO. Tie ir aldehīdi un tie ir ketoni. Par ketoniem neatceros, ka kaut kas būtu eksāmenos, bet aldehīdi noteikti parādās. Tad aldehīdi ir ogļūdeņraža atvasinājumi, kuru molekulas oglekļa atoms saistīts gan ar ūdeņraža atomu, gan ar ogļūdeņraža radikālu R. Tālāk, un vislielākā ogļūdeņražu, skābekli saturošo ogļūdeņražu atvasinājumu grupa ir karbonskābes un karbonskābju funkcionāli aizvietojumi, jeb aizvietotas karbonskābes. Tātad karbonskābes un kaut kas līdzīgs karbonskābēm. Vai kādas vielas, kas var iegūt no karbonskābēm. Tāds skatāmies uz leju un redzam, ka šī liela grupa dalās divas apakšgrupas. Ir karbonskābes un to funkcionāli atvasinājumi. Pašas karbonskābes ir vielas, kuru molekulas viens vai vairāk ir ogļūdeņraža radikāls R un karboksila grupa COOH. Karboksila grupa var būt viena, var būt vairākas. Tātad pastāv vienvērtīgas karbonskābes un daudzvērtīgas karbonskābes, piemēram, divvērtīgas, trīsvērtīgas un tā tālāk. Un, protams, no skābēm var iegūt sāļus. Tātad ir karbonskābes un ir karbonskābju sāļi. No karbonskābēm var iegūt esterus. Esteri rodas, ja karbonskābes reaģē ar spirtiem, un esteriem pieder arī tauki. Taukus veido trīsvērtīgais spirts glicerīns un karbonskābes, kuru karbonskābju atlikumi ir 1, R2, R3. Tātad, no karbonskābēm var iegūt esterus un taukus, un esterus un vienu no esteru veidiem taukus. Un esteri rodas, ja karbonskābes reaģē ar spirtiem. Ja karbonskābes reaģē ar trīsvērtīgu spirtu glicerīnu, tad veidojas tauki. Par amīdiem var aizmirst. Ne programma, eksāmena programmā nav minēti, ne uzdevumos nekad nav. Tātad svitrojam ārā. Aizvietotas karbonskābes. Ir tādas karbonskābes, kuru molekulas saglabājas karboksila grupa, jeb atomu grupa COOH, un radikālā, jeb ogļūdeņražu šajā virknītē, viens vai vairāki ūdeņraža atomi tiek ar kaut ko aizvietoti. Ar ko? Var būt aizvietoti ar halogēniem. Var būt aizvietoti ar OH grupām. Tad vienlaicīgi šāda karbonskābe ir gan spirts ar OH grupu, gan karbonskābe ar COH grupu. Un vēl viena aizvietota karbonskābju grupa ir aminoskābes.
Aminoskābes ir amfoterie savienojumi. Ko nozīmē amfotērs? Mēs ar jums pirmajā nodarbības stundē esam atkārtojuši. Tā ir viela, kura var reaģēt gan ar skābēm, gan ar bāzēm, veidot sāļus. Karboksilu grupai piemīt skābas īpašības, aminogrupai NH2 piemīt bāziskas īpašības. Nu, lūk, tātad aizvietotas karbonskābes. Atsevišķa skābekļu saturošu ogļūdeņraža atvasinājuma grupa ir ogļhidrāti. Monosaharīdi, piemēram, glikoze, disaharīdi, piemēram, saharoze, jeb tas, ko tauta sauc par cukuru, saharoze, un polisaharīdi, piemēram, ciete, celuloze, tātad ogļhidrāti. Vielas ir ieguvušas tādu nosaukumu pateicoties tam, ka sākotnēji domāja, ka šīs vielas sastāv no oglekļa, kas ir savienots ar ūdens molekulam, jo ogļhidrātu molekulas parasti ūdeņražu un skābekļa atomu skaita attiecība ir tāda pati kā ūdenī, 2:1. Ja ūdeņraža 12, tad skābekļa 6 atomi. It kā šeit būtu 6 ūdens molekulas. Nu, lūk, tātad monosaharīdi, disaharīdi, polisaharīdi. Nu, un ir slāpekļi saturošie savienojumi. Ir nitrosavienojumi, kur NO2 grupa, ir slāpekļu skābes esteri, kas ir esteri, mēs ar jums esam jau izrunājuši šodien, tātad te pa vidu ir skābekļa atoms, un slāpekļu skābes esteros arī pa vidu ir skābekļa atoms starp nitrogrupu un ogļūdeņraža radikālu. Ir amīni, kur ogļūdeņraža radikāls ir saistīts ar aminogrupu NH2, amīniem ir bāziskas īpašības. Tātad neorganikā mēs ar jums esam atkārtojuši šodien ir skābes, bāzes un sāļi. Tad organikā arī ir skābes, bāzes un sāļi. Skābas īpašības ir fenoliem un karbonskābēm. Bāziskas īpašības ir amīniem, kur tie pazuda avot, amīni. Un amfoteras īpašības ir aminoskābēm. Nu, un slāpekļu saturošie ir arī olbaltumvielas. Heterocikliskos var aizmirst, starp citu, te ir kofeīna formulā. Tātad par heterocikliskiem uzdevumi nekad nav bijuši, un arī svaigi izdota eksāmenu programma, tie arī nav minēti. Tātad no šeienes var svītrot ārā amīdus un heterocikliskos savienojumus, bet visi pārējie var būt. Tad jāmāk atšķirt, kas ir kas no neorganiskām vielām, un jāmāk atšķirt, kas ir kas no organiskām vielām. Nu, kā veido nosaukumus, ziniet, es jums divus materiālus aizsūtīšu, kur ir piemēri par organisko savienojumu nosaukumiem. Tūlīt es mēģināšu pārslēgties. Nē, jūs jau redzat to ekrānu, kuru vajadzētu redzēt. Tā nav, tas nav tas. Lūk, šis ir tas. Tad par iedalījumu mēs ar jums esam parunājuši, kādas klases ir. Tad par nomenklatūru. Piemēram,
Es jums aizsūtīšu vienu tādu tabulu, kur ir piemēri alkānu, alkēnu, alkadienu un alkīnu nosaukumu piemēri pēc jupak nomenklatūras. Atkarībā no tā, cik oglekļa atomi molekula ir. Tātad, piemēram, pentānam starp alkāniem ir 2 izomeri. Ne, 3 izomeri. Pentāns, 2 metilbutāns un 2,2 dimetilpropāns. Piemēram, no alkēniem, kuru molekulas ir 5 oglekļa atomi, jau ir 1, 2, 3, 4, 5 izomeri. Par izomēriem drusciņ tūlīt būs. No dieniem, dieni, ziniet, ne īpaši bieži figurē, diezgan reti. Galvenais tātad orientēties alkānu, alkēnu un alkīnu nosaukumos. Starp alkīniem ar formulu C5, H8 ir 1, 2, 3 izomeri mēdz būt. Tātad vienu šādu tabulu jūs dabūsiet un tūlīt vēl. Lūk, vienu šādu tabulu jūs dabūsiet, kur konkrēti piemēri ir konkrētam vielam ar nosaukumu, kurai klasī pieder, kāds ir vielas nosaukums, kāda ir molekulāra formula un kāda ir struktūra formula. Piemēram, spirti. Vienvērtīgie, divvērtīgie, trīsvērtīgie. Etanols, jeb etilspirts, C2H5OH, struktūra formula. Etāns 1,2-diols, molekulāra formula, struktūra formula. Triviālais, jeb vēsturiskais nosaukums, etilenglikols. Trīsvērtīgais spirts. Propān 1,2,3-triols, jeb glicerīns. Te jūs redzat, es uzrakstīju divus nosaukumus, piemēram, glicerīnam. Visjaunākais jupak nosaukums un iepriekšējais jupak nosaukums. Iepriekšējais jupak nosaukums, ja jūs lietojat mācoties Namsonas grāmatu, piemēram, organiskajā ķīmijā. Tā ir vai tā nav? Kāds lieto Namsonas grāmatu, tādu peleku biezu? Es domāju, ka skolas kaut kur saglabājas. 3 atbildējuši, 2 teica, ka jā, Kristīna teica, ka nē. Kristīna vispār mācās bez grāmatām. Skaidrs. Lūk, tad tur iepriekšējais jupak ir propantriols 1, 2, 3. Un jaunākais jupak nosaukums propan 1, 2, 3 triols. Modernizēja pēdējo reizi ciparus pietuvinot nosaukuma sākumam tikai dēļ tā, ka pašlaik veidot datu bāzes elektroniskā formātā, un datoram ir vieglāk šķīrot, ja tie cipari ir tuvāk nosaukuma sākumam. Tikai dēļ tā, lai būtu vieglāk apstrādāt ar datoriem šos nosaukumus. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Kā jūs domājat, bez ķīmikiem, kurš kantoris vai kura joma vēl izmanto vielu nosaukumus? Kā jums liekas? Tā, Kristīna domā, kā fizika.
Paula domā, ka biologi. Dmitrijs domā, ka medicīna. Nē, muita. Muitas darbinieki, kuriem ir jāsaprot tas preču pavadzīmes, ko ieved valstī. Vai tas gadījumā nav kaut kas bīstams, vai, piemēram, raksta, ka tas ir šķidrinātājs, vai pēc būtības tas ir kurināmais. Daždi muitas nodokļi šķidrinātājiem un kurināmajiem un tā tālāk. Tātad muita izmanto šos nosaukumus. Un viņiem ir svarīgi, lai būtu elektroniski visi šie nosaukumi pieejami. Nu, lūk. Tātad šeit vairāki piemēri ir, jā. Fenoliem, ēteriem, aldehīdiem, ketoniem, karbonskābēm. Vat, piemēram, divvērtīgā karbonskābe ir etandiskābe, jeb skābeņskābe, triviālais nosaukums. Esteri, tā un tā tālāk, un te vēl viena lapa šim pašam materiālam, atsevišķi savienojumi. Atsevišķi savienojumi. Lūk, šis materiāls arī būs jūsu rīcībā. Tātad tos jūs varat izmantot, lai atkartotu organisko savienojumu nosaukumus, kā veido. Un es jau minēju tādu parādību kā izomērija. Tātad atgādinu, ka izomēri ir vielas ar vienādu sastāvu, bet ar atšķirīgu uzbūvi un atbilstoši ar atšķirīgām īpašībām. Izomērija ir vairāki izomērijas veidi. Kādi uzdevumi gandrīz katra eksāmena tiek piedāvātas vairākas struktūra formulas, un vajadzētu izvēlēties, kuras vielas savā starpā ir izomēri. Tāds mēdz būt pirmas daļas uzdevums. Otras daļas uzdevums mēdz būt tāds, ka ir dota kaut kāda viela, saistībā ar šo vielu, kaut kādi jautājumi, un uzrakstiet šīs vielas izomēra struktūra formulu un nosauciet šo vielu. Tātad jāmāk rakstīt, veidot, atvasināt izomēru formulas. Kādi ir izomērijas veidi? Ir struktūra izomērija un ir tā saucamā telpiska izomērija. Struktūra izomērija un telpiska izomērija. Ko tas nozīmē? Piemēram, oglekļa atomu virkne var būt lineāra, var būt dažādi sazarota. Vot savā starpā ir izomēri pentāns un 2-metilbutāns. Molekulāra formula ir vienāda, C5H12, bet uzbūve atšķiras. Var būt dažādi ievietota virkne divkarša vai trīskarša saite. Nu, piemēram, butil-1-ins un but-1-ins un but-2-ins. Trīskarša saite pieder pirmajam oglekļa atomam virknē, un trīskarša saite pieder otrajam oglekļa atomam virknē. Tālāk var funkcionāla grupa dažādi būt izvietota oglekļa atomu virknē. Propan 1 ols un propan 2 ols. OH grupa pieder pirmajam oglekļa atomam, OH grupa pieder otrajam oglekļa atomam. Un tā tālāk un joprojām. Varbūt starpklāšu izomērija, kā piemēram alkēni un cikloalkāni. Tautomēriju var izsvitrot, nav tāda. Metamērija pēc būtības ir, bet šis nosaukums nefigurē nekur.
Tātad metamēriju var izmest, tautomēriju var izmest. Tālāk šos nosaukumus, ja? Un tautomēriju pēc būtības arī. Un telpiska izomērija. Vot no telpiskas izomērijas ir uzdevumos sastopama geometriska izomērija, jeb savādāk to sauc par cis-trans izomēriju. Gar divkaršo saiti oglekļa atomi nespēja brīvi rotēt, līdz ar to, piemēram, butēnā, kur divkarša saite ir oglekļa atomu virknes vidū, tātad šī butēna molekulā metil grupas CH3 var atrasties viena pusē attiecībā pret divkaršo saiti molekulā. Var dažādas puses attiecībā pret divkaršo saiti molekulā. Un šo stāvokli, pirmo stāvokli sauc par cis, un otru par trans. Tad pastāv cis-butens 2N un trans-but 2N. Optiskā eksāmena nav, un konformācijas izomērija eksāmena arī nav. Tātad no telpiskas izomērijas jāzina geometriskā. Par izomēriju kaut kādi jautājumi? Tā, nu lūk, jūs redzat, ka šodien mūsu teoretiska daļa bija ļoti piesātināta, un līdz ar to mēs ar jums nepaspējām ieskatīties konkrētajos uzdevumos, bet jums iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi, kur ir tieši skarts tas materiāls, ko mēs ar jums tā pa diagonāli esam izrunājuši šodien. Tur šāda veida uzdevumi ir atrodami par klasifikāciju, par nosaukumu veidošanu. Jūs varēsiet paši ieskatīties. Vienīgais es negarantēju, ka šodien jums tos atsūtīšu, bet noteikti rīt, nevēlāk par rītdienu, jūs visus šos materiālus dabūsiet. Vai ir kaut kādi jautājumi par vielu iedalījumu, par vielu nosaukumu veidošanu, par vielu formulu veidošanu? Un varbūt arī par uzdevumiem, kas varbūt ar to saistīts. Vai kāds šodien ķīmijas olimpiāda ir piedalījies? Kas tur bija, ja kāds ir bijis? Dmitrijs, kas tur bija? Kaut kas smags vai neīpaši, vai ciešams? Es neredzēju vēl tos uzdevumus. Jā, protams, jā. Var.
Ir problēma ar mikrofonu vai kas? Nevar ieslēgt. Jā, labvakar. Jā, Uh, labvakar. tur bija, tur bija reakcijas starp uguļudiņrāžiem. Aha. Uh, tur bija jānosaka to uguļudiņrāžu tipus un tos reakciju tipus. Aha. Tātad kaut kādi tur alkīni un kādas reakcijas ir raksturīgas Jā, tur bija arī. savienošanas vai aizvietošanas. Nu. Mhm, mhm. Vēl bija reakcijas, tur bija arī jāatbild uz jautājumu, kur tika izmantoti katalizatori Mm. tādām reakcijām. Mm, Kādiem savienojumiem ir visaugstākā šķīdība ūdenī? Aha. Nu jā, tur, Arī. Mhm, atceraties, mēs ar jums, man liekas, iepriekšējā runājam par molekulu polaritāti. Pa jā, jā. ūdeni šķist vielas ar polāram molekulām. Nu, Uh, Arī bija par tiem pašiem reakcijām aprecinot kopējo sintēzes iznākumu. mhm, mhm. Um, Tā, vēl bija tāda schēma, kuru tika nosaukti, kur ir nezināmas vielas. Vielas. Mhm. Jā, ir varianti ar tiem vielām un ir reakcijas norādīti. Jā. Bija tā, kas bija vēl šeit. Mm, Tām Nu, apmēram arī skaidrs, jā. bija vēl par spektrālo analīzi. Vot, interesanti. Jā, Mhm, tur es negluži atbildēju. Kaut kas ir, bet nu, mhm, mhm. ne viss. Arī par traukiem. Interesanti. Tur tik dota schēma un jānorāda, kas ir kas. Būtībā viss. Nekas Mhm. īpaši. Nu, skaidrs. Nu, man liekas, no tā, ko jūs nosaucat, diezgan izskatās viss diezgan ciešami. Man liekas. It kā nebija tik grūti, bet nu, kādreiz ir problēmas vienkārši ar kaut ko vispār nezinu. Nu, par Mm. to pašu Nu, spektrālo jā, jā, analīzi. jā. Nu, Jā, nu jāreiz, nu, skaidrs. jā. Labi. Lūdzu, Anete. Lūdzu, Raksāna. Jā, visu labu.